Labvakar, dārgie skatītāji! Mēs atsākam mūsu raidījumu ciklu sarunas ar interesantiem cilvēkiem par ļoti interesantām tēmām. Šodien ciemos ir īpaši viesis mūsu bijušais ministrs Jānis Itenbergs, ko es ļoti augstu vērtēju. Un būtu ļoti interesanti dzirdēt viņa viedokli par vienu sasāpējušu jautājumu, kas šobrīd presē arvien vairāk un vairāk saskan. Tas ir Air Baltica. Jo Air Baltica, es pat nezinu, varbūt, ja es tā vērsim pie ragiem, saku, ka tas ir tas, kā Air Baltica izgaismojās pie mums, kad pavisam nesen bija, kad tika norakstīts 571 miljonus. Tas izklausījās pavisam traki. Kā tu redzi, kā bijušais satiksmes ministrs un vienkārši kā cilvēks Saeimā, kā Tautsaimniecības komisijas dalībnieks? Jāsaka, sākumā sveicināt un paldies, Ģirt, par uzaicinājumu. Tu uzreiz sāc ar smago artilēriju, Air Baltica. Tēma šobrīd ir ļoti aktuāla gan Saeimā, gan arī sabiedrībā. Ja tad bieži vien arī gan paziņas, draugi, ģimene jautā par to, kas tad notiek. Un es domāju, mums arī šajā sarunā mēs varam iziet no tiem faktiem, analizēt tos, ko mēs zinām, kas varbūt ir publiski nonākuši dienas kārtībā un par kuriem varbūt runā esošā valdība un esošais ministrs. Un tad par šo pamatkapitālu norakstīšanu vairāk kā 500 miljoni, un tas bija zināms pārsteigums, jo atceries varbūt to formu, kā tas tika darīts, tad piekdienas vakars, tad aiz slēgtām durvīm pieņem lēmumu, tad arī tas komentārs pēc tam no Air Baltica puses, ka tas jau nekas tāds liels grāmatvediska procedūra, norakstam vairāk kā 500 miljardu, un lieta darīta, bet tā neapmierinātība no sabiedrības bija liela. Arī mēs šeit Saeimā, kā opozīcijas partija, jautājām, kas tad notiek, kur tad palika? Tas tā kā anekdotē par balto krāsu, kad sniegs nokūst pavasarī, bet kur palika baltā krāsa, tā arī šeit. Valsts ir ieguldījusi milzīgas līdzekļus, un arī atceros to sākotnējo diskusiju, kāda bija valdībā, jo tajā laikā es biju ekonomikas ministrs, kad par šo jautājumu lēma Tāls Linkaits, tā laika satiksmes ministrs, bija šo jautājumu atnesis uz valdības sēdi, un tad bija liels atbalsts valdībā šim jautājumam gan no tā laika premjera Kariņa, gan arī no finanšu ministra, kuri norādīja un teica, ka tā jau ir aizdota nauda, kur Baltics pēc tam atdos un valsts nopelnīs uz procentiem, bet redzam, ka pēkšņi vienā brīdī tas modelis sadarbībai ir mainījies, un jāsaka, kā ir sabiedrība un Latvijas valsts no šī piedāvājumi, no šī soļa nekādā ziņā nav ieguvēji. Jā, jo vienkārši tas, ko es redzu, ja mēs apskatāmies statistiku Air Baltica, es vienkārši apskatījos uz darbības rezultātus, īstenībā Air Baltica strādāja pat salīdzinoši labi. Tur bija 18. gadā peļņa 5 miljoni, tad 19. zaudējumi 7 miljoni, 22. gadā zaudējumi lieli 53 miljoni, 23. peļņa 33, bet principā tas lielais zaudējums ir, būsim godīgi, tas ir tas Covid vienkārši. Tas ir tie milzīgie zaudējumi 20. un 21. gadā, tur 278 miljoni, 133 miljoni, kopā 411 miljoni. Šajos divos gados, kas bija Covid gadi, kad lidojumi praktiski nenotika. Tā kā savā ziņā var saprast, bet tas jautājums ir, kā mēs zinām, citās valstīs, tas pats, tā pati Lufthansa, man liekas, ka tie zaudējumi pie mums tika ieguldīti pamatkapitālā, un tad vienkārši norakstīti. Tā sakot, ka tas ir grāmatvedības, neteikšu triks, bet grāmatvedības darbība. Savukārt tur tas tika kā aizdevums formēts. Jo šajā gadījumā sanāk, ka mēs zaudējam absolūti visu nākotnes ieņēmumus peļņu, jo mēs vienkārši norakstam šo ieguldījumu. Precīzi, un arī te jau mums valdībā diskusija, kad arī satiksmes ministrs prezentēja, nevienā brīdī nebija runa par to, ka šos līdzekļus varētu tā vienkārši norakstīt. Tad arī pēc tam jau, kad 23. gadā vadīja satiksmes ministrija, un kad bija sarunas ar Air Baltica gan padomu, gan arī ar valdi, var teikt, ka nevienā brīdī nefigurēja šāds manevrs, ka šos līdzekļus varētu vienkārši norakstīt. Vienmēr tās sarunas bija par to, kad un cik ilgā laikā varētu šo naudu atgriezt budžetā. Un 23. gads bija cerīgs, tā kā stipri pieauga pasažieru pārvadāto pasažieru skaits. Manuprāt, tur 4,5 miljoni varēja būt tajā laikā, un peļņa 34 miljoni. Tā kā izskatījās, ka ar tādu labu pozitīvu tendenci kompānija iet uz priekšu, ka pārvar šos laikus, atver jaunas lidojuma galamērķis, un aina izskatījās pozitīvi. Tādēļ vēl jau vairāk tāds
spēriens no skaidrām debesīm, kas tad notika, un arī tālāk mums šeit Saeimā ir bijuši jautājumi, kurš izdomāja šādu scenāriju, pēkšņi šos līdzekļus nevis atdot, bet ar tādu vienu rokas vēzienu norakstīt, nemaz nekonsultējoties un darot to tiešām tādā ļoti slēptā veidā, kas rada daudz dažādas jautājumus. Un tālāk arī tad iedziļinoties, izskatās, ka ir bijuši piesaistīti eksperti gan ar Baltiku pusē, gan satiksmes ministrijas pusē, bijuši kaut kādi dažādi varianti, bet mēs tikai redzam un dzirdam par to vienu galējo, ko tad valdība ir lēmusi. Jo tas, ko es redzu, kad mēs valsts zaudē visu ieguldīto, bet nākotnes peļņu iegūs jau tas investors, par ko mēs mazliet vēlāk parunāsim, bet principā tas nav tā pēc labākās, pat neteiksim pārvaldības, bet pēc labākām valsts interesēm. Ja mēs salīdzinām to, kā tas tika darīts Eiropā, kur nauda tika aizdota ar domu, ka vismaz daļu no aizdotām viņi var cerēt dabūt atpakaļ. Vai dabūs, tas arī ir, protams, jautājums, bet var cerēt. Bet šajā gadījumā mēs vienkārši norakstam bez cerībām dabūt atpakaļ. Tas piedāvājums, viņš ir absurds, kur valsts puse, Latvijas iedzīvotāji, nodokļu maksātāji ir atstāti jaņos, jo norakstam pamatkapitālu, līdz ar to tas uzņēmums izskatās jau tāds rožaināks un patīkamāks. Tad nākamā epizode ir plānota šī iešana uz biržu, kur paši ir izteikušies ar Baltiku vadību, ka varētu kāds vairāk kā 300 miljonus mēģināt piesaistīt. Man iepriekš vienmēr likās, un arī tā saruna ir bijusi tāda, ka, ja piesaista šos līdzekļus biržā, tad tā ir tā nauda, kuru var pēc tam dzēst šo valsts ieguldījumu. Bet šeit izrādās, ka to tad arī tērēs, lai nosektu sliktās obligācijas, kuras 24. gada sākumā pārfinansēja jau uz likumu 14,5%, kas būtībā ir tāds ātro kredītu aizņēmums, kur jau visi, kur ar finansēm ir saskārušies, saprot, ka šādu kredītlīniju ar Baltiku ar esošo darbību nevarētu nemaz nosekt. Tā kā tur to bunžiņu tikai paspēra problēmu, kā bunžiņu paspēra uz priekšu. Un tad tur arī nodokļu maksātāji un valsts nedabū neko. Vienkārši nodzēš šo kredītlīniju, un tad nāk baltā zirgā strateģiskais investors, un viņš dabū foršu kompāniju. Bet man liekas, tā ķēdīte ir tāda, ka tiešām jautājums, kur ir valsts intereses, kur izliekās it kā nekas nav bijis. Kāpēc jūs nepārstāt valsts intereses, bet labi, ejam uz priekšu. Tavs komentārs ar savu arī ministru pieredzi, teiksim, kas notiek par to, kad Air Baltica noslēdz šo līgumu ar Lufthansa, 3 gadu līgumu par lidmašīnu iznomāšanu Lufthansai. No otras puses, mēs paši sākam nomāt Carpat Air, un principā mēs paši, kā Latvijas iedzīvotāji, esam nelaimīgi, jo es dzirdēju sūdzības par to, ka tas Carpat Air, neteiksim atkal, ka visas Carpat Air lidmašīnas ir sliktas, bet droši vien, mēs sociālos tīklos dzirdam, tās sliktākos gadījumus īstenībā. Bet mēs no pilnīgi jaunām, es saprotu, ka mums ir labākā flote Eiropā bez mazai, tāpēc, ka viņas ir nesen iepirktās lidmašīnas, savukārt Carpat Air ir droši vien vecas, un tad es vienkārši domāju, kāpēc šāds manevrs, vai viņš tev liekas racionāls ar to, ka tur varbūt ir, naudas plūsmas kaut kādā veidā, bet tad atkal ir par valsts interesēm. Kāpēc? Ko tu atbildētu Latvijas iedzīvotājiem? Es arī esmu saskāries ar šo neapmierinātību un runājot arī tajā laikā ar Baltika vadību. Tad tas izskaidrojums no viņa puses ir vienkāršs, kad pārvadājot pasažierus, tas bizness ir mazāk pelnošs nekā izīrējot savus lidmašīnas citām kompānijām. Un tas, kā viņi šo lēmumu attaisnoja tajā laikā, tad tas palīdzēja nenākt uz valdību pēc papildu kaut kādu finansējumu, jo kompānija tad bez šādas lidmašīnu iznomāšanas nevarētu savilkt kopā galus. Bet tas strādāja, pakaļ uz valdību pēc naudas viņi nenāca, bet šobrīd, kad tāpat jau viņi ir bijuši un turpina to modeli, tad tur tādu pozitīvu kaut kādu situācijas īsti neredz, bet man vairāk uztrauc tas, ka ar šo pašu Lufthansa ir noslēgts vairāk gadu līgums jau uz priekšu par flotes iznomāšanu viņiem un turpinās pildīt viņu lidojumus. Bet skatoties uz biržu, uz iešanu uz biržu, tad, ja tu būtu, teiksim, Air France kompānija vai Delta, tad tā motivācija, es domāju, stipri samazinās. Iet un pirkt ar Baltika akcijas, jo redz, ka viens jau ir kāju durvīs ielicis. Un man par to vairāk ir tāds uztraukums, ka slēdzot šādas saistības,
vai jau nav iešauts sev kājā un par to biržu mēs varam uz tādu sekmīgu iešanas biržu un finansējumu piesaisti, vai tur tas viss nav apdraudēts arī no šāda soļa? Jā, tur mēs grūti saprast par to loģiku, jo tas bija mans nākamais jautājums, jo Air Baltica iznomā lidmašīnas uz 3 gadiem, uz ilgtermiņa periodu, un tad pēc tam paziņo, ka ies uz biržu, un kā solis ejot uz biržu, ir strateģiskais investors. Īstenībā loģiski saprotam tādā ziņā, ka kaut kāds liels Eiropas spēlētājs mums ir aiz muguras, un tad mēs ejam uz biržu, ka mēs esam nevis mazie, bet jau tāda lielāka, teiksim, to atbalstu. Bet tad kāda tieši tā ir interese citiem iesaistīties, ja viņi redz, ka daļa flotes jau pat vairs nav Air Baltica rīcībā. Uz laiku iznomās, bet tas nav runa par pat gadu, tie ir 3 gadu līgumi. Un tad viņi nāk kā strateģiskais investors Air Baltica, zinot, ka lidmašīnas jau nemaz vairs neatrodas tur. Kas tur paliek? Karpatēra vecās lidmašīnas. Labi, Karpatēra arī var vienā dienā pateikt, ka ne, viņam vairs šo pakalpojumu nenodrošina, bet kāda motivācija iet pirkt akcijas ar domu, ka tu pēc 2-3 gadiem varēsi tikai kaut ko ar šo savu pirkumu iesākt no šīm lidmašīnām. Tad kāda cita starptautiska lielā avio kompānija turpinās savas, ja viņi nopirkuši akcijas, savas lidmašīnas iznomāt kādam konkurentam. Tā ir tāda absurda situācija, kas ir izveidojusies. Un jāsaka tā klusi. Viss tas tā iet uz priekšu, un ministra prezidentē jautājot ik pa brīdim, kad izskan, kas tad notiek, tad tās atbildes īsti nav. Saka, ka tur nozares ministram jākomunicē, tas nekomunicē, ar Baltika nāk kaut ko stāst, bet viņi jau, viņi pārstāv bieži vien savas kompānijas intereses, nevis valsts intereses, un tad jautājums, kurš pārstāvēs valsts intereses. Nē, ļoti precīzi, un tad mēs nonākam pie tāda interesanta punkta, par ko es pats diezgan daudz domājis par to pārvaldību, kā tiek realizēta, vienīgais, es domāju, ka arī daudz citi ir domājuši par to, kas un kā vispār pārvalda šīs valsts kapitāla sabiedrības, vai viņas tiek pareizi pārvaldītas. Viena lieta, kas man mazliet dzeļ acīs, ir Mārtiņš Gaus. Labi, es nebūšu populists un neteikšu, tur tas viņa atalgojums, mēs skatāmies, ir 1,27 miljoni 22. gada atalgojums, tad tur ir 800 600, atkal 1,1 miljonus 19. gadā, 1,3 miljoni 18. gadā. Milzīgs atalgojums. Bet man drusku vairāk satrauc, tā varbūt tāda refleksija par to, ka viņš vada ilgāk par 10 gadiem. Vai mēs tā skarbi sakot, vai viņš nav aizsēdējies, jo sazvērestības teorijā skatoties, viņa tautība ir vācietis, Lufthansa ir vācietis, tā kā Vācijas uzņēmums. Un viņš ilgi sēž, un tad viņš sāk kaut kā, tas neizskatās labi. Es domāju, tavs viedoklis, teiksim, par to, par šo rotāciju, jo, kā teica manuprāt, Nolans, leģendārais priekš mums hokeja treneris, viņš teica, ik pa 5 gadiem jābūt rotācijai, tu vienkārši ņem jaunu komandu, treneri, jaunu iedvesmu. Mums sanāk, ka viņš iesēžās un tad virs 10 gadiem. Tavs viedoklis par Mārtiņu Gausu kā Air Baltica vadītāju? Labais, sliktais? Ja būtu kompānija strādāt ar stabilu peļņu, un nestu valstī iegūmus, dividendžu veidā, tie jautājumi taču nebūtu. Bet apstākļos, kad valsts ir nākusi ik pa brīdim ar savu piešprici un investējuši šajā kompānijā, tad man, sākot vadīt satiksmes ministriju, radās virkni dažādi jautājumi. Un ar Gausa kungu mums bija pāris tādas asākas sarunas, bet tur jau bija virkne dažādu lietu, kur varēja just, ka gan Gausa kungs, gan viņa komanda ir pieradusi pie tāda luksus dzīvesveida apstākļos, kad tam tā nevajadzētu būt. Atceries, varbūt bija šis stāsts par autoparku, kur dārgas automašīnas tika nopirktas, lai ikdienā pārvietotos. Arī šī alga nerada sajūtu. Manuprāt, ja kompānija iet slikti, tad vajadzētu solidarizēties arī ar to situāciju, bet Gausa kungs, gan arī tā laika padome, nebija gatavi to darīt. Un pat vēl interesants bija fakts, ka pirmo reizi redzēja kaut ko tādu kapitāla sabiedrību pārvaldībā, kad Gausa šis termiņš pusotru gadu pirms viņa beigām tika pārapstiprināts jau uz nākamo termiņu. Kad iepriekšējais ministrs, pamatot satiksmes ministra pozīciju, Linkētkungs, kopā ar padomi, acīm redzot, bija vienojušies, lai Gausa kungu pasargātu un nodrošinātu viņam nākamo termiņu, tad pusotru gadu pirms termiņa beigām
pārapstiprināja jau uz nākamo posmu. Ja, iespējams, bez izvērtējuma tāda nopietnāka. Kas tad varētu būt tas izvērtējums? Bija notikusi birža, vai valstī tika atdots parāds, nekādu lielu soļu jau nebija. Nekas jau tāds vērā ņemams, par ko to varētu teikt. Man bija jautājums tālāk padomāju, kāpēc? Kas ir noticis? Un tad bija kā arguments kaut kāds absurds pētījums, kuru viņi pasūtījuši, kad Air Baltica kompānija varētu labi pārvaldīt tikai tā esošā vadība, kas parāda to mazo karaļu valsti, ko viņi tur bija uzbūvējuši, un milzīgas kompensācijas, ja arī Gauss kungu no trases gribētu noņemt. Ja, mums tāds saspīlējums bija, bet bija interesanti pāris arī tādi momenti, un radās sajūta, ka Gauss kungs saprot to, ko no viņa mēs gribam un kas mūs īsti neapmierina. Un es nevaru iztēloties apstākļos arī, kad vadītājs saņem tik milzīgu atalgojumu, ja, iet uz valdību ar kaut kādu papildu finansējumu prasīšanu, ja, kompānijai, kāda tur argumenti, ja vadītājs pelna tādu summu, ja, un vēl teikt, vai mums iet slikti. Ja. Labi, es sapratu, paldies, tas ir ļoti precīzi, Jāni, un tas iedod tādu papildus informāciju. Bet te varbūt ģitāri, un tad tas jautājums, es par šo faktu es komunicēju, un kur gan ir visi šie labas pārvaldības eksperti, ja, kur pusotru gadu līdz beigām, tad Saimai arī, ja, tad pusotru gadu līdz beigām pārapstiprina vēl uz 4. Tā kā tāds absurds. Jā, es tev absolūti piekrītu, tas ir ļoti tāds foršs insights. Bet tad vēl viens jautājums, ko es arī mazliet papētot Air Baltica. Tātad Air Baltica ir 4 padomus locekļi, 4, kas man arī liekas drusku jocīgi, jo 4, kāpēc ne 2, 1, 2, 3, bet 4, tas ir Klaus Vass, Kaspars Uzuliņš, Andris Liepiņš, Lārs Tūsen. Es saprotu, Lārs Tūsen pārstāv sevi kā mazākuma akcionāru, tātad no valsts ir tādi 3, kas rūpējas par valsts. Bet tad es apskatos, Andris Liepiņš ir padomējis SIA Rīgas nami, Latvijas dzelzceļš un Air Baltica. Manuprāt, pilnīgi nesaistīts jomas, lidošana, lidmašīnas, aviokompānija, kas ir ar ārkārtīgi specifisku biznesu, dzelzceļš, kas ir specifisks biznes, un Rīgas nami. Un tad es domāju, cik Andris Liepiņš, kā padomas loceklis un saņem 2000, bet nepatik daudz par to atalgojumu, bet viņš aiziet, reizi mēnesī uz turieni. Un kāpēc? Ko tā padome dara? Cik viņi bieži aiziet? Kāda tev, vispār bija saskara, vai to, satiks ministrs, valsts sekretārs kaut kur, un tie rezultāti ir slikti. Un ir 4 padomas locekļi. Es domāju, tavs skatījums, kāpēc? Atceries, varbūt mūsu bērnībā bija filma Emulators, ja, par tādu vīrieti, ja, kurš katru dienu dara kaut ko citu. Ja, viņš tur dodās, vienu dienu viņš ir formulas pilots, otru dienu viņš ir dakters, ja, un tad tajā džingliņā seriāli viņam jautā, vai jūs esat dakters, un viņš saka, jā, es esmu šodien. Ja, un līdzīgi ir ar šiem padomi un valžu locekļiem, ja, un tā ir salīdzinoši neliela cilvēku grupa, ja, kas rotē pa vienām kapitāla sabiedrībām. Es biju ekonomikas ministrijā, viņi bija, ja, tad aizēja, viņi ir satiksmes ministrijā, un tu nosauc vienu, kurš ir 4, ja, bet tur pat ir 6, 7, ja, un tādēļ no dažādām jomām. Tu nevari būt eksperts visās jomās un vadīt kā vizionārs šos uzņēmumus. Tādēļ ar kolēģi Artūru Butānu esam iesnieguši priekšlikumus, un rīt jau Tautsaimniecības komisijās to skata par to, ka katrs cilvēks var atrasties tikai vienā valdē vai padomē. Nav iespējas apvienot. Otra svarīga sadaļa, ka valsts ierēģi, kuras kādreiz viņiem bija tāda vieta, kur papildu līdzekļus gūtu piepelnīties, ja, tad viņi arī nevarēs atrasties šajās kapitāla sabiedrību vadībās, jo vajag iepludināt pēc iespējas vairāk šos cilvēkus, speciālistus, profesionāļus no privātā sektora, ja, jo paplašināt to loku. Tur ir kaut kādi 30, 40, kas rotē no vienas vietas uz otru, beidzot ar šiem termiņiem. Tas nav normāli, tā nav normāla praksa. Es ceru, ka šos priekšlikumus atbalstīs, tad tas ieviesīs zināmas izmaiņas. Jo, kā notiek arī tā atlase, ja, tad ir valsts kancelēja, organizē šos atlases konkursus, un tev stāda priekšā pēc tam to rezultātu un konkrētos personāžus. Ja, un
Un tad tev kā nozares ministram ir jānes atbildība par visu nozari, ja, un ir jāatbild par to, ko viņi ir sastrādājuši, bet pats ministrs jau nepiedalās tajā atlasē. Un, ja gribētu piedalīties, tad noteikti būtu šo cilvēku grupas aizstāvi, kur teikt, hei, te jau nav laba pārvaldība, ja, kaut kāda politiskā iejaukšanās, bet tu kā politiķis jau nes atbildību, bet īsti ietekmēt tos kadrus, kur strādā šajās kapitāla sabiedrībās, tu nevari. Ja, tā kā, tā situācija. Provokatīvi tā sajūta, ka tu jūti iejaukšanās ir, bet tā nav pat, tā kā tava kā nozares atbildīgā ministra iejaukšanās, bet tu redz, ka no kaut kurienes viņas notiek, jo tie pāraugi tā kā rotē vienkārši. Nevar būt, ka mūsu valstī ir tikai 30-40 cilvēki, kuri var vadīt uzņēmumu. Ja? Un, nav tā, ka visi neko nevar vai ir tur nespējnieki. Ja? Ir bijusi arī sadarbība ar kapitāla sabiedrību vadītājiem. Ja? Tur varbūt var vilkt paralēlis ar tiem, kas nākuši no privātā sektora un strādā un pieņem lēmumus, un viss ir kārtībā. Ja? Bet, tos arī var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Jā, ja man tāda retoriska piebilde, tad pat nav jāatbild, bet es vienkārši iedomājos Jānis Langi, kurš ir gaišs cilvēks, Rīgas izpildu direktors, viņš pēc tam bija Latvijas valsts ceļos un tajā visā, bet viņš ir Rīgas izpildu direktors, tā ka bez vietniekiem viņam ir milzīgs darba apjoms, bet paralēli viņš skaitījās vēl kā padomes loceklis Latvijas dzelzceļā vai vēl kaut kur ar domu, kāpēc? Tu tā kā strādā, esi izpildu direktors, pat cīnies par Rīgu, bet tu vēl kaut kur aizskrien, tur tā kā pēc algas, tur mazliet tā kā imitē darbību, man tas tā izskatās. Bet labi, ejam. Es varbūt piemēru, tu minēji Latvijas dzelzceļu, tur arī uzņēmumam iet smagi, ja tad pēdējo gadu laikā tūkstošiem darbinieku ir atlaists, samazināts šis štats, ja, jo krīt arī apgrozījums, kravu pārvadājumi. Un mans jautājums arī bija pretī, kas uzņēmuma vadībā ir izdarīts, samazinās darbinieku skaits tur, līmeņos, ja, kur dara to ikdienas darbu, bet kas notiek ar padomu. Un tad tika pieņemts lēmums no 5 samazināt uz 3. Ja? Un, vai kāds par to kaut ko, vai pasaule apstājās, ja? Vai palika sliktāk? Nē, ja? Tad šobrīd uzņēmums Latvijas dzelzceļš 5 padomes locekļu vietā ir 3. Ja? Tā kā es domāju, ka tas varētu būt arī priekšlikums, ko mēs arī mēģināsim šajā likumprojektā, par kuru jau teicu, arī dabūt cauri, kad kāpēc 5, varbūt 3 var tikt galā. Ja? Tā kā es domāju, ka tas arī būtu pienesums ekonomijas līdzekļiem. Labi, pēdējais jautājums saistībā ar Air Baltica. Tā ir kotācija biržā. Cik es saprotu tā struktūru, tad tu man palaboji, ja tas tā nav, bet tas, kā es saprotu to kopējo konstrukciju, kad Air Baltica ies uz biržu, tātad valstī paliks 25 plus 1 akcija vai kaut kā tāda, 25%. Mēs sakam, ka mēs spēsim kontrolēt to, kas notiek Air Baltica arī turpmāk. Es saprotu, mums ir svarīgi noturēt, ka tā bāze ir Rīgā, kas arī īstenībā nav akmeni iecirs. Bet, tātad 25%, bet man mulsina divi jautājumi. Pirmais ir tas, ka mēs iesim uz Rīgas fondu biržu, primāri un sekundāri mēs iesim pēc tam tālāk. Jo Rīgas fonda birža ir diezgan neaktīva Baltijā. Mums tas likviditātes apjoms ir mazs. Man šķiet, ka ja likviditātes apjoms ir mazs, tad tā cena krītās. Mēs to cenu nositām lejā, tad mēs ejam vēl kaut kur benchmarkojās pret Rīgas fonda biržu. Un tā cena, ko mēs kā valsts iegūtu, ir maza. Un otrs, tas apakšjautājums ir tāds, kad izskan baumas, kad neskatoties, ka mēs jau tā esam ieguldījuši ļoti, ļoti daudz un norakstījuši šo 571 miljonu, ka mums būs vēl jāiegulda, ejot uz biržu, lai nezaudētu kontroli paketi atkarībā no cenas, vai tas tā ir, un kāds tavs redzējums ir par to biržu? Par Rīgas biržu tas ir bijis tāds arī vēsturisks uzstādījums. Atceros arī sarunās ar iepriekšējo premjeru Krišjānu Kariņu, un Vienotībai. Es domāju, ka tas varētu būt svarīgs apstākļus, ja, bet no Air Baltica puses, kad esam runājuši un to, ko viņi saka publiski, ja, ka varētu piesaistīt kādu lielo biržu, ja, tā kā veidoties, ka tas notiek 2 biržās, lai pastimulētu attīstītu šeit vietējo, bet kaut kur Dublina, manuprāt, bija, kas izskanēja. Ja. Bet, tad tur ir piesaistīti lieli vārdi, lieli eksperti. Es ceru, ka viņi saprot, ko viņi dara, ja, un ka tur nebūs kaut kāda tāds mirs pasākums, ja, bez kaut kādas atdevas un intereses. Ja, tad, bet tas tā otrā sadaļa, ja, tad, tur, man liekas, kur vēl trakāk, ja, tā, mēs jau gājām soli pa solim noraksta valsts ieguldījumus, ja, tad otra sadaļa šo līdzekļus no kotēšanas biržā, ko piesaist, ja, tos
atstāja turpat kompānijā, tad nāk kāds jauns investors un nezinu, par kādu summu viņš iegādāsies šo akciju vairākumu, ja, un tad beigās mums vēl jāpiedalās tajā vēl ar papildu naudu. Es nevaru to savā galvā pat saprast, kur no kādam izskaidrot vai atbalstīt. Ja, tad, tev ir sava automašīna, ja tu kādam viņu aizdod, viņš turpina ar viņu braukt, saka, tā ir viņējā, bet beigās tev vēl jāmaina ziemas riepas. Ja, Labi, Jānis, teikšu tev lielu paldies. Redziet, šīs nianses ir ļoti, ļoti daudz, kas ir Air Baltica, un mēs uzreiz sakam, vismaz es no savas puses, un es domāju, ka Jānis līdzīgi mēs esam Air Baltica atbalstītāji, mēs uzskatām, ka Latvijā ir Air Baltica, mēs arī, vismaz es uzskatu, ka tas ir pareizi, ka mēs ejam biržas virzienā, bet ļoti svarīgi ir tas, lai tas notiktu caurspīdīgi, saprotami, loģiski, un lai valsts gala rezultātā iegūtu maksimālo naudu atpakaļ. Šajā gadījumā pat nevis piesaistot, bet vienkārši savā ziņā zaudējumu sekšanai vai arī kompānijas attīstībai. Tā kā teikšu, jā. Es varbūt arī es tev piekrītu, ka gribētos, ka valsts tās intereses ir labāk aizstāvētas un tur ir tāda skaidra komunikācija un argumenti, kādēļ tiek veikti tieši šādi soļi. Jo norakstīja pamatkapitālā ieguldītos līdzekļus. Varēja izstiept varbūt garāku, 20 gadu līniju, kurā tad šo summu varētu atmaksāt, uzlikt varbūt sākumā, ka tas maksājums nav tik liels, bet saglabāt iespēju apstākļos, ja kompānija iet labi šos līdzekļus atgūt. Ja, šobrīd Hops to noraksta, tālāk arī nākamais solis, tur arī nekāda iegūma, un beigās valsts atkal nāks un maksās par to, lai iegūtu, kas viņiem jau pieder. Ja, Jā, tas ir absurdi. Bet, teikšu tev paldies. Novēlēšu tev turpināt sekot līdz, kas notiek ar Air Baltica, līdz pašai biržas brīdim, jo tāda milzīga uzticība, tas, ko dara esošā valdība, nav. Tāpēc, ka tur kaut kāds slēgtās sēdes un tā tālāk. Teikšu paldies skatītājiem, parakstieties, nospiediet laiku, uzrakstiet komentāru, jo tas palīdzēs šim ierakstam, lai viņi ieraudzītu pēc iespējas vairāk cilvēku. Tā kā paldies un laimīgi visiem. Labvakar!